Tātad sajūtas pēc pirmajiem nodotiem darbiņiem. Es esmu samontējusi visu, nodevusi, vairākas aizķeršanās, protams, arī bija, kā gan bez tā pirmajā reizē. Tas, manuprāt, pilnīgi normāli. Gaidu darba augļus. Office for today. Es apcerīšu šeit, es paslīdināšu šo. Šis būs laikam nākamajā. Es jau šūdeni. Nav ko. Es mīlēt, neesmu nopulēt. Sajūtas ir ļoti dažādas. Es nereāli priecājos par to, ka Indija, kurus jau pieminēju, viņa ļoti profesionāli pavadīja man arī visā šajā ceļā, tieši darba nodošanas ceļā. Tas bija ļoti, ļoti liels palīgs. Pienākusi jauna diena, un man ir pienācis jauns piedāvājums jaunam brīfam, atkal ar Hairboxu, tā kā mēs turpinam šo sadarbību. Ļoti patīkami, ļoti forši. Iepriekšējo jau es nodevu, apmaksu es saņēmu, tad tagad jau varu gatavoties jaunajai filmēšanai, tā kā es mēģināšu jūs pieņemt bišķiņu vairāk līdzi arī tur. Vēl es esmu saņēmusi atbildi arī no viena uzņēmuma, ko es gaidīju. Es saņēmu pozitīvu atbildi, un es ļoti gaidu turpmāko sarunas ievirzību, jo es tagad gaidu atkal atbildi. Izklāstīju savu ideju par mūsu sadarbošanos, un tagad es gaidu vēl kādu apstiprinājumu par to, vai viņiem apmierina šis piedāvājums vai nē. Un liekas, ka visas lietas jau notiek, un pamazām viss virzās savu gaitu raiti. Tiešām raiti, man liekas, ka es pat netiek līdzi sev. Šodien ir pakumāta diena, tā kā eju izņemt ciņā. Man pienāca jauna paciņa no Bad Day. Šis arī ir tāds viens ļoti mīļš brands, kuram es sekoju līdzi jau kopš viņš parādījās. Viņiem bija ļoti labs mārketings. Ļoti piedomāts pie tā, lai šis vārds tikko kā parādījās ļoti skaļi aizgāja. Man ļoti patika. Bet pirmos 2 gadus es tiešām ļoti baidījos no šī produkta. Kāds ir šis izpildījums un kāds ir šis pielietojums, kā tas strādā. Un pāris gadus papētot un sekojot līdzi, es sapratusi, ka tas strādā vienkārši brīnišķīgi. Ērtāk nekā tas varētu būt, tā kā es nevaru sagaidīt, ka es sākšu lietot, jo es savas nopirku jau laicīgi. Bet pieteicās Florence, un man uz kādiem 2-3 gadiem šis vairs nebija aktuāli. Un es esmu atgriezusies savā ciklā, lai varētu uzrunāt Dadai dāmas, un viņas teica jā. Izvēlējos zaļās un beišās, man ļoti patika. Beišais ir mana krāsa. Pats labākais, kad šīs arī tāpat kā muta, arī šīs tiek ražotas Latvijā. Tas, manuprāt, ir tas nenovērtējamākais, kāpēc man šie brendi tik ļoti patīk un sirdī ir mīļi, tāpēc, ka tas viss ir roku darbs, tas viss ir tajā, katrai ir ielika mīlestība, un tas ir tepat Latvijā ražots. Mīļie, mūsu latviešu brendi un zīmoli mums
kā Latvijai, manuprāt, tas ir kā minimālākais, ko mēs varam darīt, kā viņus atbalstīt un ticēt šeit viņu misijai. Manuprāt, šī misija ir tik jaudīga, ka viņi noteikti ir pelnījusi arī doties daudz tālāk. Tā kā, jā, man prieks, ka mēs varam sadarboties, man prieks, ka es varēšu kaut ko radīt skaistu. Un vislielākais prieks man ir tas, ka mēs ar dāmām jau apspriedām to, ka iespējams arī varam veidot ilgtermiņu sadarbību, ne tikai vienreizēju. Tā kā vienkārši viss ir atkarīgs no tā, vai kā mums izdosies šī pirmā kampaņa, teiksim tā. Un arī, kas ir pats interesantākais, arī šis bija zīmols, kam es uzrakstīju Instagramā un atbildi tā arī nesaņēmu. Līdz es nedēļu vēlāk uzrakstīju e-pastā. Es pat biju tik slinka, ka es vienkārši pārkopēju, kopiju-paste to pašu tekstu, vienkārši e-pastā viņiem nosūtīju. Pat nerakstīju to teikumu klāt, ka sveiki, rakstīju jums jau Instagramā, bet es reāli vienkārši kopiju-paste aizsūtīju, kā varbūt labāk nedariet, bet tā kā jā, man ir katru minūti no svara, tad es vienkārši šoreiz domāju, e-pastā man atbildēja, ka man atbildēs Instagramā. Tā kā, jā, ļoti, ļoti forši. Tā kā nepadotieties uz pirmajiem kaut kādām neveiksmēm un klupienēm. Tā kā par to jau ir šis mans stāsts, tāpēc es visu laiku arī ņemu jūs šeit līdzi un stāstu lietām fonā, jo tās jau ir tās, kuras neviens nekad neredz, kad redz tikai šo te rezultātu. Un, jā. Tieši tāpat es izdarīju arī vēl vienam uzņēmumam, kur mēs rakstīju gan Instagramā, gan e-pastā, bet tur es neesmu atbildi saņēmusi vēl joprojām. Tā kā vai nu viņi mani dubultā noignorēja, vai nav gatavi sadarboties, nezinu, kā tur ir, bet liela iespēja arī, ka tā vēstule vēl joprojām nav sasniegta un aizgājusi. Arī tā mēdz notikt. Tā kā neturu ļaunu, nemaz nebēdāju arī pat, ja viņi tomēr mani ir noignorējuši. Tāds ir bizness, dodamies tālāk un koncentrējamies šiem te jā. Tā kā man ir jau 2 aktuāli darbi, pie kuriem piestrādāt. Šobrīd jau pilnas rokas ar darbiem, pavasars ir sācies un enerģija ir tik daudz un gribās tik daudz ko darīt un beidzot ir saules gaisma, tas ir tik fantastiski, tīpaši filmējot, veidojot saturu saules gaismu, tā kā dienas gaisma, tas ir nenovērtējami salīdzinot ar to, ka ar šo tumšo laiku, tā kā, jā. Un es viņus ņemšu līdzi, gan jūs, gan viņas ņemšu līdzi, šis ir mans jaunās draudzenes, gan viņas, gan jūs es ņemšu līdzi atkal braucienā, kas bija pilnīgi neplānot un pilnīgi tas tā nebija plānots, bet dzīve iet, dzīve notiek, apstākļi sakrita tieši tā, kad ir šī iespēja mums nelielam izbraucienam. Tā kā es jums ļaušu minēt, atstājiet man komentārā minējumus vai atstājiet pie sevis minējumus, un tad jau es vēlāk jūs paņemšu tāpat līdzi un parādīšu, uz kuriem mēs dodamies. Bet jā, šīs draudzenes brauks līdzi, un jūs arī tiekās! Me?